Nu jā, laikam bišķi pārāk uzvilcies, bet tāpēc laikam dabūju 5 piezīmes. Protams, ka īpaši 2 gadus es Lietuvā spēlējis un es saprotu, kā tas ir. Es saprotu Leišus arī, ka viņiem nav viegli spēlēt izlasē, jo katrs lietuvietis grib būt treneris un es saprotu viņu mentalitāti, tāpēc man šitā spēle bija noteikti īpaša un varbūt vajadzēja sev bišķi vairāk savaldīt, bet nekas, 3 spēles esam nospēlējuši, esam 2-1, tā kā pagaidām pozitīvi visu. Kas pietrūka, lai būtu tomēr 3-0 šodien? Pietrūka vairāk, varbūt pietrūka tas, ko es varbūt darīju, tā enerģija vairāk. Tas, ka es dabūju 5 piezīmes, bet varbūt vajadzēja vēl kādam, varbūt vajadzēja mums vairāk vēl, teiksim, tādu kapiņu vairāk uztaisīt, spēlēt agresīvāk, nekaunīgāk, jā. Es tur pāris reizes viņiem tur salecos un tas bišķi man izsit no līdz ar dabūju tur kaut kādas tādas stulbas piezīmes, bet neko. Leiši arī bija nobijušies. Jā, viņiem tas bija, ja viņi būtu zaudējuši, tad viņiem būtu ļoti maz iespējas tikt tālāk, tā kā viņiem tās bija tā kā fināls gandrīz. Pēc lielā pārtraukuma komanda pamainīja taktiku sastāvu, ja? Bet vai bija arī, teiksim, psiholoģiskajā ziņā kaut kādas sarunas ģērbtuvē, ja tāds, kas arī varēja salauzt uz noskaņojumu spēles gaitu? Ģērbtuvē viss bija normāli, bijām pēc pirmā puslaika -8 un ģērbtuvē it kā uzvilkāmies visu, kad tas nekas -8, pēc tam jau mēs otrā puslaikā salauzām to spēli, bet pēc tam pie Ničaka Lavrinovičs uznāca pieredzējis spēlētājs, ielika 5 punktus pēc kārtas, un tas mums bišķi tā kā salūzām. Tad mēs tur dabūjām kaut kas, es dabūju 4, un vēl kaut kas tur dabūju 4, un kaut kā tur tajā mirklī mēs salūzām. Tā kā var teikt, ka Lavrinovičs mums bišķi izsit no līdzsvaru. Izšķirošos brīžos tādos bija kā iespēja tūdaļ noķert, jūs neiemetāt, lai jūs bija vairāk metieni, kas neiekrit no groza apakšas un tā. Nebija tā, ka par daudz cienījātos, vai kaut kā tur bija iekšā? Tā varbūt izskatījās no malas sporta līdzekļiem. Varbūt kaut kāda bija, kaut kam bija, noteikti, ka bija, jo tādas metienas jāmet mums no apakšas iekšā, tāpēc, kā lai es saku, mēs netikām galā ar sevi šodien. Praktiski, jā, mēs netikām galā ar sevi šodien, jo tādu metienu apakšas ir jāiemet un tur nav attaisnojumi šitādiem metieniem, bet nekas, to mēs izrunāsim, atpūtīsimies, varbūt pēc pirmām 2 spēlēm bija lielas emocijas un šodien vēl derbijas Baltijas, tā kā mēs neesam vēl tik pieredzējuši un Eirolīgas klases vai NBA klases spēlētāji kā viņiem, ka viņi, tas mums vēl nav, bet ir ok pašlaik pēc 3 spēlēm. Ir 2 spēles palikušas. Viena ir ar izteiktiem favorītiem Serbiem, un otra spēle, no kuras ļoti iespējams, ka būs atkarīgs. Tas, ka komanda tiks tālāk vai nē. Kā, teiksim, šajā situācijā, ko tavu pieredze saka priekšā, kā šajā situācijā rīkoties ar kaut kādu spēku sadalījumu? Es domāju, ka tur nav ko taupīt spēkus, jāiet un jākapājas 100% ar Serbiju, jo ja mēs tagad sāksim kaut ko izdomāt un taupīties uz pēdējo spēli, tad mēs arī pēdējo spēli zaudēsim. Tāpēc mums jāiet maksimāli visiem, jācīnās par katru centimetru nākamajā spēlē. Un Serbi nav neuzvarami, mēs viņus pārbaudas spēlē gan arī vinējām, tur pašās beigās zaudējām. Tā kā viņi var noteikti, ja viņi šodien uzvarēs, tad viņi tur arī būs noteikti atslābinājušies vai kas, un pēc brīvdienas sazina, kā viņi tur spēlēs. Tā kā jāiet maksimāli un jācenšas uzvarēt nākamā spēle. Nekāda beigā respekta nav pret viņiem? Mums ne pat viena nav respekta. Man personīgi, es nezinu, varbūt kādam citam ir. Man nav ne pat viena, es cīnos, daru viss, kas man jādara. Mums ir vairāk spēlētāji, kur var izšaut, tā kā es varbūt tagad to melno daru vairāk, tur, nezinu, varbūt tur sakašķējos ar kādu vai tur izsit kādu no līdzsvaru vai atdod visu, kas man ir, ko es varu. Tas nozīmē, ka tavs īstais šāviens vēl priekšā šajā čempionātā? Nav jau svarīgi tie punkti. Mums tagad ir Kristaps, Kuksiks, Freimans, vairāk vēl, kas var tur izšaut. Man varbūt ir citas lietas, kas man tur jāizdara un varbūt kuras nepamana. Par ko to Klejs tur lecies vienā brīdī? Pateicu viņam. Kaut ko es pateicu viņam. Neatceros spēles karstumā. Viņš kaut ko atbildēja vai? Jā, atbildēja kaut ko. Tas jau tā spēles karstumā, tas ir normāli.